un kas ar viņu notika klusajā nedēļā. Tāpēc dievkalpojumu secība būs citādāka nekā parasti. Bet es izskaidrošu pat visu laiku, lai jūs zināt, ko darīt un kad celties. Bet viss būs kārtībā, viss būs ieskaitīts dievkalpojumā. Jēzus bija pārvērtis ūdeni par vīnu. Viņš bija paēdinājis pūlu cilvēkus. Viņš nomierināja vētru, un viņš dziedināja daudzus cilvēkus. Un tagad viņš kaut ko ļoti īpatnēju darīs. Vissvarīgā lieta, ko varētu darīt. Viņš izglābs cilvēkus. Un viņi lūdz viņam, Hozana, Oziāna, ebreja valodā. Tas nozīmē lūdz palīdzi mums, lūdz izglāb mums. Un tas bija visiem Jeruzalemē tādā laikā, un tāpat cilvēki arī varētu saukt Jēzu tagad. Jeruzalemē, Ukrainē, Mienmār, visur ap pasauli ir vietas, kur viņi vēl turpina saukt Jēzus palīdzību. Bet, kad viņš iejāja Jeruzalemē, kāpēc viņš nejāja uz spēcīgu zirgu? Viņš iejāja uz pazemīgu ēzeli. Mēs tagad dzirdēsim to stāstu, ko Ilze mums lasīs. Jēzus iejāja Jeruzalemē. Bija svētdienas rīts. Jēzus gatavojās ceļam uz Jeruzalemi. Viņš sūtīja 2 no saviem mācekļiem uz tuvāko miestu. Aizejiet tur, sacīja Jēzus. Tur jūs atradīsiet piesietu ēzeļu kumeļu. Atraisiet to un atvediet mani. Ja kāds jautā, kāpēc jūs tā darat, tad atbildiet viņam. Tam kungam to vajag, tad viņš jums atļaus kumeļu aizvest. Viss notika tā, kā Jēzus bija sacījis. Mācekļi atved Jēzu ēzeļu kumeļu, ko neviens vēl nebija jāēs. Viņi uzklāja tam savus mēteļus un sēdināja tur Jēzu virsū. Drīz visi nonāca eļļas kalna nogāzē. No turienes jau varēja redzēt Jeruzalemi. Te viņiem piebiedrojās citi svētceļnieki. Visi priecīgi slavēja Dievu par Jēzus vārdiem un viņa brīnumu darbiem. Jeruzalemē uz svētkiem bija sanākuši daudz ļaužu. Tie bija jūdu Paska svētki. Tauta tad pieminēja Dieva brīnišķīgo vadību Mūzes laikā. Ļaudis, atdzirdējuši, ka Jēzus nāk, izgāja viņu sagaidīt. Daži cirta palmu zarus un kaisīja tos Jēzum ceļā. Citi Jēzus ceļā klāja savas drēbes. Visi gavilēja un dziedāja. Oziāna, Dāvida dēlam, lai slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Oziāna, visaugstākās debesīs. Ļaužu pulkā bija arī Jēzus pretinieki. Tiem nepietika Jēzus godināšana. Viņi sacīja Jēzum: apsauc šos ļaudus. Jēzus viņam atbildēja: es jums saku, ja šie klusēs, tad akmeņi brēks. Ziņa par Jēzus ierašanos ātri izplatījās visā pilsētā. Cits citam stāstīja: ir ieradies pravietis Jēzus no Nacaretes Galilejā. Jēzus sagaidītāju pulks kļuva lielāks. Visi gribēja Jēzu redzēt un viņu dzirdēt.
Jeruzalemē Jēzus ar mācekļiem iegāja namā, kur bija sagatavota viņiem apmešanās. Viņi novilka savas noputējušās kurpes un gāja nama augšējā stāvā. Tur jau bija sagatavots mīlestība galds. Kad visi bija nosēdušies pie galda, Jēzus apsēja sev priekšautu, ņēma dvieli un ielēja traukā ūdeni. Tad viņš noliecās pie mācekļiem un mazgāja viņu kājas. Mācekļi bija ļoti izbrīnījušies. Visiem kājas mazgā pie kalpa darbs. Kad Jēzus pienāca pie Pētera, Pēteris teica: Kungs, es nevaru tevi ļaut mazgāt man kājas. Jēzus atbildēja: Ko es daru, tu tikai vēlāk sapratīsi. Ja es tevi nemazgāšu, tad tev nebūs daļas ar mani. Sīmanis Pēteris sacīja: Tas ir tātad mazgākums, ne tikai manas kājas, bet arī manas rokas un galvu. Pietiek tikai mazgāt kājas. Paši jūs esat tīri, sacīja Jēzus. Pēteris nokaunējies ļāva Jēzum mazgāt savas kājas. Kas grib būt pirmais, tas lai ir pēdējais. Kas grib būt kungs, tas lai vispirms mācās kalpot, sacīja Jēzus. Viņš noraisīja priekšautu un nolika brodu. Visi apsēdās pie mīlestība galda. Mēs godinām Dievu, nākam uz baznīcu, lai pielūgtu viņu. Bet Dievs nāk pie mums caur Jēzu pazemībā. Viņš nāk mūs klāt un palīdzēt padarīt mūs tīrus. Mācekļu pēdu mazgāšana bija simbols tam, kā Jēzus visus savus sekotājus izglābs un padarīs tīrus. Tas noteikti nav veids, kā cilvēki gaidīja, ka Jēzus viņus izglābs. Mēs arī to pilnīgi nevaram saprast, bet tomēr mēs te esam šeit, lai mūs padarītu tīrus iekšpusē. Tāpēc tagad stāvēsim un atzīsimies, ka mums tas ir vajadzīgs, ka mēs gribam, lai mūs attīra un atbrīvo no grēka, lai Dievs mums piedod. Lūdzu, stāviet uz šīm kājām. Gods, lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Tāpēc zemosimies Dieva priekšā grēksūdzes lūgšanā, dziedot: Es savus grēkus sūdzu. Es savus grēkus sūdzu. Tevi es lūdzu, Dievs, no visas sirds es lūdzu. Caur Kristu grēkus, jā.
Svētais un mūžīgais Dievs, mūsu Tēvs debesīs, mēs Tev sūdzam savus grēkus un pārkāpumus, ar ko esam grēkojuši domās, vārdos un darbos, un ar ko būtu pelnījuši Tavu vardzību un sodu. Bet mēs to nožēlojam un lūdzam Tevi. Piedod mums Tava mīļā dēla, mūsu pestītāja Jēzus Kristus, vietniecisko ciešanu un mīlestības nopelna dēļ. Dod mums žēlīgi savu svētā gara palīgu, lai varam atgriezties. Kristus apžēlojies, kungs apžēlojies. Ja šī ir bijusi jūsu patiesā grēksūdze un lūgšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Kad nu jūs savus grēkus nožēlojuši, ticībā kļūstat stiprināti ar mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnu. No grēkiem solāties atturēties un Dieva svētajam prātam paklausīt, tad, sekojot Kristus norādījumam, es pasludinu jums jūsu grēku piedošanu. Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Svētīgi ir sirdsčīstie, jo tie Dievu redzēs. Amen. Lūdzu, apsēžaties, un tagad mēs dziedāsim mūsu pirmo dziesmu, numur 290, ja jūs gribat skatīties dziesmu grāmatās vai uz ekrāna.
Pirms Jēzum atņēma dzīvību, Jēzus iedeva savu dzīvību saviem mācekļiem, lai viņš vienmēr varētu būt viņiem klāt un būt kopā ar viņiem. Un lai viņi turpinātu pasniegt svēto vakarēdienu no paudzes paudzē visiem, kas sekotu Jēzu un ticētu viņam. Viņš to iedeva mīlestībā, brīvprātīgi atdeva savu dzīvību visiem, kas tic viņam, lai viņš varētu turpināt būt klāt pie mums arī šodien. Pie mīlestības galda sēdēdams, Jēzus sacīja: viens no jums mani nodos. Visi mācekļi bija pārsteigti un brīnījās par šiem Jēzus vārdiem. Viņi neticēja, ka viens no mācekļiem varētu būt nodevējs. Vai es tas esmu? Tie jautāja Jēzu. Tad Jūda Iskarijots mērcas maizi bļodā ar Jēzu. Jēzus sacīja: kas ar mani mērc maizi bļodā, tas mani nodos. Tā Jēzus norādīja savu nodevēju. Pagriezies pret Jūdu, Jēzus sacīja: ko dari? Dari drīz. Klusēdams Jūda atstāja istabu. Ārā bija tumša nakts. Lūdzu, stāvat kājās. Mūsu kungs Jēzus Kristus tajā naktī, kad viņš tika nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma biķeri pēc vakarēdienām, pateicās un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet, visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas grēku piedošanai. To dariet, cik kā jūs no tā dzeriet, mani pieminēdami. Nākiet! Viss ir sagatavots.
žēlastību un grēku piedošanu. Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā. Amen. Es jums pasludinu Dieva žēlastību un grēku piedošanu. Es jums pasludinu Dieva žēlastību un grēku piedošanu. Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā. Amen. Es jums pasludinu Dieva žēlastību un grēku piedošanu. Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā. Amen. Kristus asinis izlietas grēku piedošanai. Ņemot dzēr, tās ir Jēzus Kristus asinis izlietas grēku piedošanai. Ņemot dzēr, tās ir Jēzus Kristus asinis izlietas grēku piedošanai. Tā saka mūsu kungs Jēzus. Eita un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācīdami turiet visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Ejiet Dieva mierā. Amen.
Pēc vakariņām visi nodziedāja pateicības dziesmu. Tad Jēzus kopā ar mācekļiem izgāja ārpus pilsētas. Tur bija Getsemanes dārzs ar veciem lieliem olīvu kokiem. Jēzus zināja, ka viņu apcietinās. Viņš vēl gribēja klusumā Dievu lūgt. Pie dārza vārtiem Jēzus saka saviem mācekļiem: palieciet šeit, es iešu mazliet tālāk Dievu lūgt. Iegājis dziļāk dārzā, Jēzus lūdza Dievu, sacīdams: Tēvs, ja tas ir iespējams, tad lai šis biķeris iet man garām. Tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Tad Jēzus nelūdz tikai par sevi, bet saviem mācekļiem arī. Es nelūdzu, Tēvs, par sevi, bet par tiem, ko tu man esi devis. Viņi ir atzinuši, ka es esmu nācis no tevis un ka tu mani esi sūtījis pasaulē. Svētī viņus šajā patiesībā. Tagad es eju pie tevis un viņu labā es svētījos nāvē. Bet ne tikai par viņiem vien es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem ticēs man. Lūdzu, stāviet kājās, un tagad mēs arī lūgsim Dievu. Mīļais Dievs, tavi ceļi ir augstāki par mūsu saprašanu, bet mēs tevi uzticamies. Esi mums klāt. Vadi mūs savā dēla pazemībā, lai mēs varētu pieņemt tavu gribu mūsu dzīvē un pasaulē. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Paldies par mūsu senčiem un ģimenes locekļiem un visiem tiem, kas caur saviem vārdiem ir iedevuši savu kristīgo ticību mums. Un tagad mēs visi kopā lūdzam kopā ar tevi, Jēzu, Tēvreizes lūgšanu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lūdzu, apsēžaties. Tumsā nāca karavīri. Viņiem līdz nāca Jūda Iskariots, kurš apsolīja uzrādīt Jēzu, ko es ar skūpstu sveicināšu, tas ir viņš. To ņemiet ciet. Kāpēc viņš to darīja? Daži saka, ka viņš bija vīlies Jēzu. Citi saka, ka viņš mēģināja viņu izprovokēt militārā darbā. Un tad citi vēl saka, ka ļaunuma spēks pārnāca viņu un ienāca viņā.
Karavīru tūdaļ sagrāba Jēzu. Un Jēzus teica, tam visam tā ir jānotiek, lai piepildītos pravietojums Jesajas grāmatā. 53. nodaļā. Ciešanu kalps cieta no mūsu sāpēm un ciešanām, kurš mirst citu grēku dēļ. Jēzu apcietināja. Tad Sīmonis Pēteris, viņa vistuvākais un mīļākais māceklis, viņu noliedza bailēs, tad, kad citi viņu atpazina kā Jēzus sekotāju. Viņš noliedza Jēzu 3 reizes, pirms gailītis 3 reizītes nodziedāja, un Pēteris to nožēloja un dziļi noskuma. Tagad Ilga lasīs tālāk. Rīta agrumā Jēzu aizveda zemes pārvaldnieka Poncija Pilāta pilī. Jūdi pilī neiegāja. Pilāts iznāca ārā pie viņiem un jautāja, kādu sūdzību jūs ceļat pret šo cilvēku? Viņš sajauc mūsu tautu un aizliedz dot ķeizaram nodokļus, sacīdams, ka viņš esot ķēniņš, teica apsūdzētāji. Vai tu esi jūdu ķēniņš? Pilāts prasīja Jēzum. Tu pareizi saki, es esmu ķēniņš, bet mana valsts nav no šīs pasaules. Es esmu nācis pasaulē, lai apliecinātu patiesību, atbildēja Jēzus. Es pie viņa neatrodu nekādas vainas, Pilāts sacīja apsūdzētājiem. Svētkos zemes pārvaldnieks mēdza apžēlot cietumniekus. Vienu cietumnieku, nedaudzus, ko tauta izvēlējās. Tajā laikā cietumā bija bīstams dumpinieks un slepkava vārdā Baraba. Kuru jums atlaist, Barabu vai Jēzu? Prasīja Pilāts. Barabu, apžēlo Barabu, brēca ļaužu pulks. Un ko lai es daru ar Jēzu? Prasīja Pilāts pārsteigts. Sit viņu krustā, kliedza pūlis. Vispirms es viņu sodīšu un pārmācīšu, sacīja Pilāts. Karavīri novilka Jēzum drēbes un uzvilka viņam purpura mēteli. Viņi nopina ērkšķu vainagu un lika to Jēzum galvā. Tad viņi sita Jēzu ar pātagām, kamēr asinis tecēja no viņa brūcēm. Bet Jēzus klusēja. Kad Jēzu atkal izveda ārā pie ļaudīm, Pilāts sacīja: Redziet, kāds ir šis cilvēks, bet priesteri un ļaudis brēca: Sit viņu krustā! Es esmu nevainīgs pie šī cilvēka asinīm, raugiet jūs paši, sacīja Pilāts. Viņš ņēma ūdeni un mazgāja savas rokas. Tad Pilāts atlaida Barabu, bet Jēzu nodeva, lai sistu krustā.
ārpus Jeruzalemes pilsētas bija Golgātas kalns. Tā bija soda vieta. Tur karavīri veda Jēzu un 2 noziedzniekus, lai sistu krustā. Jēzus pats nesa savu krustu. Golgātas kalnā karavīri pienagloja Jēzu pie krusta. Līdz ar viņu krustā sita arī abus ļaundarus. Vienu Jēzam pa labo, otru pa kreiso roku. Jēzus sāpēs nevaidēja. Viņš aizlūdza par saviem vajātājiem sacīdams: Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Priesteri un pilsētas vecie zaimoja Jēzu un sacīja: Ja tu esi Dieva dēls, kāp zemē no krusta, tad mēs tev ticēsim. Arī viens no ļaundariem viņu zaimoja un sacīja: Ja tu esi Kristus, tad glāb sevi pašu un mūs. Otrs viņu norāja: Tu nebīsties Dieva. Mēs saņemam, ko esam pelnījuši, bet šis nekā nav ļauna darījis. Pagriezis galvu pret Jēzu, viņš sacīja: Kungs, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Jēzus viņam atbildēja: Patiesi, es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Pēc kāda laika Jēzus sacīja: Man slāpst. Kareivis uzsprauda etiķī mērcētu sūkli uz stiebra un pacēla to pie Jēzus lūpām. Etiķi baudījis, Jēzus sacīja: Viss piepildīts, Tēvs, tavās rokās es nododu savu garu. To sacījis, Jēzus nokāra galvu un nomira. Tajā brīdī saule aptumšojās un notika liela zemestrīce. Virsnieki un sargi, kas to redzēja, sacīja: Tiešām šis bija taisns cilvēks un Dieva dēls. Vakarā Jēzus miesas noņēma no krusta un guldīja klintī izcirstā kapā. Kapa ieejai priekšā aizvēla lielu akmeni. Te beidzas lasīt. Tagad dziedāsim visi kopā nākošo dziesmu, numurs 73 dziesmu grāmatās, Ak, galva asiņaina.
Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā miers, lai ir ar jums. Amen. Lūdzu, apsēžieties. Ak, kā es vēlētos daudz labāks būt. Vai jums kādreiz ir šķitis, ka neesat pietiekami labi? Garīgās sarunās ciemā Melburnā stāstīju cilvēkiem, kā es iespējami esmu grēkojusi vairāk nekā jebkurš no viņiem. Tas nav tikai tas, ka vecāka gada gājumā cilvēki izskatās nevainīgāki vai mazāk spējīgi uz grēkiem. Es paskaidroju, ka es esmu bijusi tik daudzās vietās, esmu grēkojusi ASV, Eiropā, Adelaidē, Melburnā un pat Malaizijā. Kā tu esi grēkojusi? Kāds man vaicāja. Es jums neteikšu. Iedod kādu piemēru. Ne tikai to, ko esmu darījusi un domājusi, bet arī es grēko ar to, ko es būtu varējusi darīt, lai palīdzētu cilvēkiem, vai arī to, ko es varēju pateikt. Kā tas ir, ka mēs turpinām grēkot pēc tam, kad mums ir piedots, kāds man prasīja? Vai arī pēc tam, kad esam lūguši, lai mūs attīra? Mēs nekad nebūsim brīvi no grēka. Bet dažreiz mūsu lielākais grēks ir būt aizņemtam ar to, cik daudz esam grēkojuši, cik slikti esam vai ka neesam pietiekami labi. Mārtiņš Luters gāja grēksūdzi līdz 6 stundām dienām, līdz beidzot priesteris viņu izsūtīja. Atgriezies, kad esi kārtīgi grēkojis un dari kaut ko labāku ar savu laiku, nekā izsūdzēt savus grēkus katru dienu pie manis. Viņam lika kļūt par Bībeles profesoru, un tieši tur viņš saprata, kas ir grēks. Tas ir izliekums sevī, būt aizņemts ar sevi. Mūsu grēks var būt piedošanas nesaņemšana un atteikšanās virzīties uz priekšu un rūpēties par citiem. Es pazīstu jauna profesionāla sievieti no Latvijas, kas uzstājusies ar prezentācijām Austrālijā. Es viņai jautāju, kā gāja? Viņa teica, ka tas bija labi uzņemts. Cilvēki viņai pateicās un apstiprināja viņas darbu un izteica komplimentus. Viņa sacīja, ka Latvijā tas nekad nenotikt. Cilvēki tā neizsaka komplimentus. Viņi negribētu, lai otrs justos augstprātīgs. Es zinu, ka baidos pat justies pārāk pārliecināta, ja varētu būt
augstprātīgs, un kad varētu kaut kas slikts notikties, ja es jūtos pa daudz labi par sevi. Varbūt es esmu labāka latviete nekā domāju. Vai esat kādreiz domājuši par to, kāpēc angliski mēs to saucam par Good Friday? Cik tas ir dīvaini? Latvieši to vismaz sauc par lielo piekdienu. Kāpēc cilvēki pat saka, paldies Dievam, kā ir piekdiena? Viņi nepateicās Dievam par daudz ko citu. Lielā piekdiena Jēzum nemaz nebija laba. Tā nozīmēja netaisnīgas, sāpīgas, šausmīgas ciešanas. Bet to tomēr sauc par lielu vai labu piekdienu, jo tā bija laba mums. Lielā piekdiena ir vieglāk noticēt un pieņemt nekā lieldienu svētdiena. Bet lielā piekdiena nav par mums. Kāpēc Jēzum vajadzēja mirt? Tāpēc, lai mums ir piedots. Bet vai viņam vajadzēja mirt? Kāpēc? Vai tas bija, lai nomierinātu dusmīgo sodošo Dievu? Ir tādi, kas domā, ka tā ir noticis. Vai arī Jēzus mūs izglāba no nāves, tā kā cilvēki, kuri katru dienu pakļauj briesmām savu dzīvību, kad kāds sauc pēc palīdzības? Uguns dzēsēji, policija, cilvēki, kas dodas karā, viņi riskē ar savu dzīvību citu labā un iespējami atdot savu dzīvību citu vai valsts labā. Viņi neiedziļinās tajā ar nāves vēlmi vai būt varoņiem. Viņi vienkārši redz, ka kādu grūtībās un palīdz. Viņi atdod savu dzīvi, lai citi varētu iegūt savu. Daži uzskata, ka Jēzus ir tāds, ka mūsu bērns izskrietu uz ielas, jūs uzreiz skrietu glābt. Bet Jēzus bija Dieva dēls, kurš pakļāva savu dzīvību riskam, lai mūs glābtu. Tā starpība ir tāda. Jēzus bija Dievs. Dievs miesā. Iemiesots Dievs. Un Jēzus apzināti atdeva savu dzīvību, lai mēs varētu iegūt savu. Mūžīgā dzīve, sākot ar tagadni. Dzīve mīlošās attiecībās, kas sākas tagad. Lieldienu svētdiena šķiet pārāk laba, lai tā noticētu, bet tā ir mūsu ticība, ka ar Dievu viss ir iespējams, un ka Dievs visu mums dod, iedeva un atdeva caur Jēzu Kristu. Savā pašaizliedzīgā mīlestībā. Amen.
Šodien man ir tikai viens ziņojums, un tas ir, ka būs vēl viens dievkalpojums šo mēnesī, 18. aprīlī. Un tas ir viss, ko es zinu, vai kādam ir citi ziņojumi. Tad dziedāsim nākošo dziesmu. Kungs, tavā žēlastībā, un, ja jums ir dziesma grāmatas, ir numur 298. Un tagad mēs dzirdēsim Lielienas stāstu. Pirmā nedēļas dienā pēc svētkiem notika liela zemestrīce. Dieva eņģelis nonāca no debesīm un novēla Jēzus kapa akmeni. Kad Marija un citas sievas nāca ar dārgām, svaidāmām zālēm pie Jēzus kapa, akmens bija novelts. Viņas iegāja kapā, bet Jēzus miesas tur neatrada. Tur viņas redzēja divus eņģeļus sēžam, vienu galgalī, otru kaigalī, kur Jēzus miesas bija gulējušas. Eņģeļi sacīja: nebīstieties! Jūs meklējat krustā sisto Jēzu no Nacaretes? Viņa te nav. Redziet to vietu, kur viņš gulēja. Ejiet un sakiet mācekļiem, ka viņš ir augšām cēlies. No kapa iznākusi, Marija ieraudzīja Jēzu, bet viņu nepazina. Jēzus viņai saka: kāpēc tu raudi un ko tu meklē? Marija, domādama, ka tas ir dārznieks, saka: kungs, ja tu viņu esi aiznesis, tad saki, kur tu viņu liki. Tad Jēzus saka: Marija. Un Marija pazina Jēzus balsi un iesaucās: mācītāji.
Viņi gribēja Jēzu apkamt. Neaizskar mani, sacīja Jēzus. Es vēl neesmu aizgājis pie sava tēva. Ej un saki maniem mācekļiem, ka es aizēju pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dieva. Marija gāja un stāstīja mācekļiem, kas bija noskumuši un raudāja. Es esmu viņu redzējusi. Viņš ir augšām cēlies. To dzirdot, visi mācekļi kļuva līgsmi. Es gribētu pateikties Ilza Musiņai un Ilga Bēvē par lasīšanu šodien, un Rūdim Dansim, ka viņš palīdzēja ar to ierakstu, video ierakstu, un tad Edīti Zimermanai un arī Dāmu komitejai un visi, kur atnes ēdienas, lai mums ir kafijas galds pēc tam. Lūdzu, stāviet kājā, lūgsim Dievu. Visvarenais mūžīgais Dievs, mūsu Tēvs debesīs. Mēs Tevi slavējam un pateicamies, jo ar Jēzus Kristus augšām celšanos Tu mūs esi iepriecinājis dzīvai cerībai, ka arī mēs no nāves saitēm atraisīti aiziesim tur, kur Tu līdz ar Tēvu un Svēto garu dzīvo un valdi mūžīgi. Dod mums sava svētā gara palīgu, lai mēs paliktu šajā ticībā un nešaubītos par apsolījumiem, ko Tu mums esi devis caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Lūdzu, esi klāt tiem, kam ir lielas vajadzības, it īpaši par kuriem mēs aizlūdzam savā sirdīs tagad. Mēs lūdzam Jēzus vārdā, āmen. Tagad visi kopā apliecināsim mūsu kristīgo ticību šoreiz Nikajas ticības apliecības vārdos šajos lielos svētkos. Visi kopā tā sacīdami. Mēs ticam uz vienu vienīgu, visu spēcīgu Dievu Tēvu, kas radījis debesis un zemi, visu, kas redzams un neredzams, un uz vienu vienīgu kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo dēlu, kas no Tēva dzimis pirms pasaules sākuma, Dievs no Dieva, gaisma no gaismas, paties Dievs no patiesa Dieva, dzimis neradīts, ar Tēvu vienāds būtībā, caur ko viss ir radīts, kas mūsu cilvēku un mūsu pestīšanas labad no debesīm nācis, un miesa tapis caur Svēto garu no jaunavas Marijas, un cilvēks tapis, kas par mums krustā sist zem Poncija Pilāta, cietis un aprakts, un trešajā dienā augšām cēlies pie svētajiem rakstiem, un ir uzņemts debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņa valstībai nebūs gala. Un uz Svēto garu, kas dzīvu dara, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu vienlīdz pielūdzams un godājams, kas caur praviešiem runājis, un uz vienu svētu apustuļu draugi. Mēs apliecinām vienu kristību grēku piedošanai,
un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvošanu nākamajā pasaulē. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā. Amen. Lūdzu, apsēdieties un mēs dziedāsim pēdējo dziesmu.